Jā, labrīt! Šī ir brauciena uz Brutavas saltu otrā diena, otrās dienas rīts, 4. augusts. Un šobrīd esmu Ostromazovecka. Turpat, ko vakar atbrauc, protams. Došos līdz Vroclavai šodien, jā, un tur arī paredzēta apmešanās. Pa ceļam sanāk braukt, ne caur Varšavas centra, bet, caur Varšavai sanāks, jā. Pirmā pietura pēc 86 kilometriem, tur iepildīšos, un tas sanāk, ka vajadzētu būt vēl viena iepildīšanās pa ceļam līdz Vroclavai, un tad jau līdz galam būs. Un, jā, šī viesnīciņa, no ārpuses izskatās tā, nothing special, iekšā tiešām baigi forši. Ļoti labi izgulējos, labs matras, tāds, masīvu koku viss, tāds, tīri patīkami. Brokastu telpa ļoti labi dekorēta, patīkami tur uzturēties, un vispār tiešām, pieredze ļoti laba. Es domāju, ka bookingā es iedošu 9. Līdz 10. drusciņ pietrūkst, tīri tāpēc, ka, piemēram, toaletē podā ūdens īsti labi neiet nost, un, šis tas varbūt ir worn out, bet tā citādi baigi forši, personāls forši, un, kā teikt, iesaku, ja, tātad, kā saucās, Hotel 17, laikam tā saucās, tepat Ostromazovecka, ļoti viegli piebraukt, būs arī noteikti ļoti viegli arī aizbraukt. Un, jā, gan jau, ka citreiz arī šeit apmetīšos. Tā kā uz sakariem, lai visiem ir jauka un izdevusies diena, tiem, kas strādā, lai ir produktīva diena, tiem, kas atpūšās, lai ne par ko nav jāuztraucās, un tiekamies vēlāk.